Nu, ko, mīļie, aiziet mūsu moto piedzīvojums. Sākās. Mazliet jāpieroda. Man te maziņš enduro ir. Nekad neesmu braucis pa zemes ceļiem īsti šitādu motociklu. Tad šorīt es pamodos 7:30. Un, jā, saimnieks uztaisīja brokastis, padarbojos ar video mazliet. Un tagad dodos ceļā, tādā vēlā izbraucienā. Pulkstens 1 dienā, mums ir 25 grādi. Un brīnišķīgs skats, var sakot, visi pa smuko. Vai kādā skaistā vietā es dzīvoju. Nu tā. Tā droši vien es nezinu, vai jūs tur redzat vai nē. Nu, brauksim mierīgi, jo tiešām ir tāds baigais nogurums un steigties mums nav kur. Nu, ko pa šitiem te serpentīniem braucot ir tā, ka principā ļoti labs ceļš ir. Mierīgi braukt pietiekoši plaši, bet ir iekšējais, kas iedzim tās bailes no augstuma. Un tas dara mazliet tādu tramīgāku un tāpēc tā braukšana ir lēnāk mazliet. Bet nu, cenšos dabūt tādu balansu, būt psiholoģiski tādā komfortablā zonā, mazliet tuvojoties tai, kā saka, tai baidu līnijai, bet tāpat laikā, lai saglabātu arī tādu drošu braukšanu, lai arī kustētos vispār uz priekšu, ja? Tā kā, nu, tas skaistais foršais. Čau. Var sakot, mans brauciens vainojies panākumiem. Anār, sveiciens tev. Es savu Desert X pamēģināju arī pa Granti pabraukt. Visnotaļ stabili, forši. Zini, tā kā baigi neaizrauj, bet iespējams tas ir pieredzes un laika jautājums. Un skaties, es esmu atbraucis uz krāteri. Iesim skatīties. Vienkārši atvēru karti, skatos, kur es varētu šodien pavadīt laiku. Pirmkārtām bija svarīgi pa kalniem, pa serpentīniem pabraukt. To es izdarīju. Un nākamais, kas tur vēl ir, izrādās krāteris ir. Norādes nekādas nav, kartē punkts ir. Atbraucām, ejam skatīties. Ejam! Varbūt ieraudzīsim citplanētiešus. Bļāviens, aizmirsu telefonu. Klausies, jāiet atpakaļ lejā. Labi, ka tālu neaizgāja. Kāds negribās mocīti atstāt lietas, kuras var paņemt, jo īstenībā viņš var palikt, viņš nav vajadzīgs, bet droši paliek drošā, ne? Klaut, atkal tas iekšējais mans absurds vispār. Es tikko kalnā kāpjot sapratu. Viens, ko es gribēju, mieru, klusumu, tādu harmoniju dabūt. Otrs piedzīvojumu. Kā var kāpšana vulkā tajā tur krāterī apvienot ar klusumu, mieru un harmoniju. Tas ir piedzīvojums. Un kā to salikt kopā, hrenu viņi zina. Ļausimies. Forši ir, baigi labi. Kaut kādā citā brīdī būs klusums, miers un harmonija, vai ne? Viņš gan atgādina kaut kādu kanjonu, bet tās malas ir tādas smukas no tās smilkšakmens vai Un savukārt tur pa vidu viena pļocka kalniņš, aiziesim līdz turienei. Un jā, izskatās, ka tur blieziens pamatīgs bija. Tāda mazā filozofiskā pārdoma. Nedomājies, Zeme mierīgi dzīvo savu dzīvi, un tā vienā brīdī bāciens meteorīts uzkrīt uz Zemes. Iebliež tā, ka maz neliekās, visa Zeme notrīc un pa gaisu aiziet. Un
patiesībā zemē ir laba stresa izlāde. Un tajā brīdī, jā, ir spriedze, ir smagi, bet tad iestājās absolūts tāds vakumisks klusums un miers un atslābums. Un viss, kam jādrūp, tas drūp, kam jāgrūst, tas sagrūst. Un top jaunais, pilnīgi no nulles, un sāk atdzīvoties daba, putni, kukaiņi, zvēri. Un sākās, principā, dzīve jaunā kvalitātē, versija 2.0. Mums jau laikam tā dzīvē notiek, ka ik pa laikam kāds kārtīgs blieziens izmaina mūsu dzīvi. Man vismaz tā bija. Pirms 25 gadiem ieblieza kārtīgi, un dzīve mainījās ļoti. Mums jau atpakaļ esam. Jādodas tālāk, jābrauc pusdienās. Reku, mēs esmu ielajā, kur viens vienīgs siltumnīcas ir. Un no šajienes nāk spāņu tomāti, kurķi un viss pārējais. Bon appetit, kā saka. Lēnām virzamies pie jūras. Un baigie vēji. Šiten pūš baigais vējš. Brīžiem grib nopūst man no ceļa, bet nice ir smuki skati un to visu var paciest. Tā kā baigi forši. Reku, ūdeņs ir! Smuks ūdeņs! Reku mazais ciematiņš, mēģināsim tur kaut ko paēst. Ai! Bellissimo, cik skaisti! Varens pūtiens, te jāsaka sveiciens Liepājai. Dodamies no šīs pilsētiņas prom, esmu labi paēdis jūras velšu pelju, un te jau redzēsim, kas mums tālāk notiksies. Tagad, kur man jābrauc ir, es arī varu tur braukt. Vienmēr no tālienes izskatās bailīgāk nekā klātienē. Klātienē viss kārtībā, mocīts, jaudīgs, viss. Skaisti! Bet, pūtieniņš te arī ir. Kāds labs nobrauciens lejā. Galvenais takt vēju nokontrolēt arī. Jā, ja tā ieslīpi brauc pret vēju, sagāžās, tad ir labi. Jā, riktīgi. Reku, te augšā mēs brauksim. Tur jā. Būs jautri.
Te es vakar braucu, tumsiņā neko neredzēju. Nu, jā, nekas traks nav. Pavisam tā mīļi un jauki. Ailīte pārgājusi vispār. Tā kā agrāk bija, tā vairs nav. Nu, protams, tumsiņā drošāk, jo to visu neredz. Jā, kaut kā tā. Un te mēs varēsim redzēt, kā mājās, kurā vietā es īsti dzīvoju. Nu, protams, tumsiņā foršāk ir. Neko sānos neredz. Neko, mans mīļais draugs. Čau! Čau, čau, čau! Šitā diena bija pirmā tāda riktīgi vieglā diena. Forši jūtos. Bija ļoti, ļoti stiprs vējš, sānu vējš, visu laiku vajadzēja cīnīties, bet kopumā baigi forši. Rādīšu apmēram, kā mums te ārpusē izskatās, kā mēs dzīvojam. Davai, aiziet!